Esam pamatīgi nopampušies. Pulkstenis ir 9. Savā superīgajā nometnes vietā. Patiesībā mēs atradām vakar kolosālu nometnes vietu. Šaubos, ka visām 5 zvaigžņu viesnīcām šajā reģionā ir šāds skats. San Mišela klosteris aizmugurē. Ar aitiņām, ar savu klints gabaliņu, bet tas nav viss. Naktī mums bija ielīdis priekšnamiņā teltī, kaut kas čabinājās ilgi un dikti, nevarēja saprast, kas tas ir. Bija skaidrs, ka kaut kāds dzīvnieks. Atradām šorīt iekšā šo. Principā varbūt izstāst pēc baloža. Zaici vispār pavada baloži ļoti. Jau jūs iedomāties nevarat patiesībā tāda, kad tu guldi krūmos, ir visādas putnu skaņas, jā. Nu tātad tur čivinā, tur nezinu, zvirbulīši, strazdiņi un kaut kas. Un dzeguza kūko, tas ir jau kaitinoši, teiksim, naktī, ja, kad dzeguza kūko. Bet cik kaitinoši naktī var būt balodis? Un ilgi un slikti. Tanī Everything is Illuminated grāmatā bija rakstīts, ka tur bija viena meitene, kur aprakstīja 600 vai 6000 dažādas skumjas. Skumjas par to, ka lasa grāmatu, skumjas par to, ka grāmata drīz beigsies, skumjas par to, ka nav ko lasīt, skumjas par to, ka tur redz San Mišela klosteri, skumjas par to, ka tur tuliņās aizies projām no San Mišela klostera. Un izklausās, ka baloži ir baigie speciālisti šajā jautājumā, jo tas, ko viņi tur stāsta, tas ir pa 600 skumjām točna. Nu, lūk. Bet tas nav viss. Tad, kad tas čibriks bija izlīdis ārā no mūsu telts, no tā es biju pamodies. Es dzirdu, ka no tāluma nesās kaut kādi nagaiņi, brieži. Droši vien. Nu, kaut atkal šitie mūsu draugi. Bet nebļauju. Bet viņi skrien, un mēs esam aiz tāda klints gabala, un es pilnīgi garā acīm redzu, kā viņi drasē tagad pa savējos šito te ikdienas trasi, lec pāri šitam bluķim, un visi ar saviem nagiem uzlec virsū mums. Nē, tas nenotikās, jo viņi nobremzējās, bet momentāli kā viņi nobremzējās, un nobremzējās viņi kaut kur šeit pie telts, es nezinu kur, atskanēja nu tātad signāls. Un laikam briežu sabiedrība te ir milzīga, jo pēc tam šajos krūmos šķiet bija izdalīts viens speciāls briedis, kuram, es nezinu, tam vajadzētu izskatīties apmēram tā, ka viņš stāv kaut kur šeit un viņam galva ir ārā no krūma. Un viņš visu laiku monotoni, nu ļoti ilgi, es nezinu cik ilgi. Tagad. Laikam ziņoja pārējiem briežiem, ka šeit ir tā teikt ceļš slēgts, barjera priekšā ir kaut ko uzbūvējuši un ka te nedrīkst skriet. Tā tas bija baigi ilgi šonakt, tāpēc mēs esam nogulējuši līdz pulkstenis 9. Sakarā to mēs līdz San Mišela klosterim iespējams šodien pat neaiziesim, jo viņš, lai arī izskatās šausmīgi tuvu, ir jāiet baigam līcim riņķī, lai pie viņa tiktu. Lūk tā.